Pie mums ciemos šodien ir atbraukusi Vineta. Un Vineta mums ir jau daudzus gadus, mēs ar viņu sadarbojamies Lielbritānijā, Anglijā un Riga Brain kabinetā. Čau! 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 Kas tev ir atvedis uz Latviju? Uz Latviju man atveda dzimtenē. Latviju, jā. Vienkārši atbrauc uz mājām atpūsties un sakārtot lietas Latvijā. Un var sakot, mēs tik daudz projektu tev esam kopā veikuši pareizi gan ar datoru īrēm, gan pārdošanām, gan ka palīdzējuši cilvēkiem, gan visādas sarunas bijušas un raidījumi bijuši. Bet tā sakot, vai pareizi, ja kāds ir Lielbritānijā, UK un grib izīrēt tehniku, tad droši var pie Vinetas doties. Droši var, jā, rakstīt. Ja ir Anglijā, ja Londonā, tad var arī sesijām, bet ja grib izīrēt kaut kur ārpus, tad var arī izīrēt. Tā kā droši Vinetas kontakts, ap citu, ir arī Riga Brain mājaslapā kontakti, un tur apakšā pie kontaktos ir. Bet jūs droši varat pieteikties uz īru un teikt, ka gribat izīrēt, un tad mēs jums arī iedosim Vinetas kontaktu, varēsiet sazināties. Nu tā, kāda tev ir pieredze, cik ar šiem te neurooptimālu seansiem, cik gadus jau? Kaut kāda laikam no 19. gada taisni pirms Covid mēs sāku, tu biji atbraucis uz Londonu, un tad es tā vienkārši neko nezinot par smadzenēm. Kas tev vislabāk patīk neurooptimāli? 3. Neurooptimāli, pirmā lieta tas, ka tiešām maina dzīves cilvēku. Tas ir tāds, ka tas ir ļoti ātri rezultāti, kad viens no ātrākajiem un viens... laikam ir pat viens no galvenajiem, kad tas ļoti palīdz bērniem. Jo bērniem ir diezgan grūti par kaut kādām runājumām terapijām, bet šis ir arī viens no efektīvākajiem, ātrākajiem veidiem, kā uzlabot. Un Vinetei Dieva dots talants strādāt ar bērniem, un viņi māk atrast valodu un ar tās pieejas, kā viņi, tas vienkārši ir amazing, jā, patiešām. Jo viņi laikam gan tos bērnus sajūt, gan saprot visam labi un tās lietas. Un tu raksti arī grāmatas. Un tagad arī top viena grāmata angļu valodā par to, kas ir vajadzīgs smadzenēm. Un tad, tas ir tā, un arī jauniešiem ir top grāmata, tā kā tas arī ļoti. Un principā arī, tas, kad es rakstu šīs grāmatas, tas ir, varētu teikt arī, daļai, kad neurooptimāli ietekmē, jo es vidusskolā esmu mācījies, un man bija ļoti labi sacerējumi rakstījās, bet tad man eksāmenā vienkārši nobloķējās, un es vairs neko nevarēju uzrakstīt, un tad laikam, ejot šīs sesijas, tad atgriezās atkal šis talants, kas ir bijis jau sen, un tad es atkal sāku rakstīt. Un tas ir viens no šo seansu ļoti biežām rezultātiem. Atgriežās pie lietām, sāk darīt, ko agrāk ir patikušas un tas interesējuši. Cilvēks sāk spēlēt klavieres, cilvēks sāk dejot tas, kas viņam ir izdevies, vai sāk gleznot, kas viņam ir īstenībā talants. Tādā gadījumā rakstīšana. Un arī, jūs esat varbūt kādreiz kabinetā redzējuši, mums ir vāverēns sams, jā, un tā grāmatiņa mums arī bija, un visas ir izpirktas šobrīd vienkārši, bet pašķirstīt var pie mums. Viņa jau kaut kur vēl var atrast. Jā, viņa bija viena no, arī joprojām vēl, dažās bibliotekās, viena no Latvijā, top lasītākajām grāmatām, jo viņa ir, kā saka, tās dzīves gudrības, bet aprakstītas tādā veidā, kad bērniem ir viegli saprast un arī vecākiem liek aizdomāties. Kāds ir tavs novēlējums tad tie, kas jau nāk uz Riga Brain seansiem, neurooptimālu seansiem, un kāds tavs novēlējums tie, kas vēl nekad nav bijuši? Jā, novēlējums tiem, kas nāk, ir tiešām, atrast to savu, kam mēs esam radīti, kad mēs, kā ikvienai lietai ir sava funkcija, tāpat tās arī mums katram ir sava funkcija, kam mēs esam radīti. Nav neviena cilvēka, kas ir kļūda, un tiem, kas nāk, tie jau ir ceļā uz to, un tad es novēlu, tiešām izdodās atrast šo funkciju, un tiem, kas vēl nenāk, es ieteiktu nebaidīties, vienkārši izmēģināt, pamēģināt, un tās 10 sesijas, kas ir tas ieteicamais, tās tiešām es varu garantēt 100 punkti, ka viņas izmainīs jūsu dzīvi, jo es esmu to piedzīvojis, redzējis gan ar bērniem, gan ar pieaugušajiem, ka tas vienkārši tāds ļoti, ļoti spēcīgs pagrieziens. 95% noteikti 5% var nebūt, bet
vienalga turpinot, tie rezultāti diezgan bieži arī sāk Jā, parādīties. bet teiksim arī tiem, kas nav atzinuši sākumā, ka viņiem ir izmainījies, tad viņi tāpatās pēc kāda laika, jo tos rezultātus pat, tas nav tā, ka tu uzreiz viņus varbūt nākamajā dienā redzi, bet pēc kaut kāda laika viņi tomēr atzīst, ka tie man ir bijuši cilvēki, kas teikšu, man nekas, es neko neredzu, man nav palīdzējis. Bet es redzu, pēc gada, piemēram, kad viņi satiekās, tad mēs anketas sūtām, tad es saku, ir šie rezultāti. Kad ir rezultāti, ka tomēr neiedeva pietiekoši daudz kā kredīti. Super. Paldies tev par laiku un ka ciemojies pie mums un tā kā tiekamies atkal un turpinam darboties. Tā kā paldies. Čau!